Ģimenes veselības diena ir projekts, kas tapis sadarbībā ar pacientu ombudu un plānots norisināties šī gada augustā Meža parkā. Tā vedīs tādā simboliskā sava ķermeņa izzināšanas takā, lai mēs, esot kopā ar saviem vecākiem, saviem brāļiem un māsām, varbūt arī vecvecākiem, iepazītu labāk savu ķermeni, saprastu, kā tas darbojas, kā funkcionē un ko mēs paši varam un esam gatavi darīt savas veselības labā. Un nebaidīšos teikt, ka ģimenes veselības diena piedāvās aktivitātes un izglītojošus pasākumus gan mazajiem, gan lielajiem. Ārstu vadībā būs iespējams uzzināt jautājumus par mutes un zobu veselību, tāpat arī uzzināt interesantus un arī pārsteidzošus faktus par sirds veselību. Tikmēr, kamēr mazie darbosies radošajās darbnīcās un skries varbūt veselības takas līkločus, mēs varēsim kopā ar treneriem apgūt vingrinājumus mūsu labsajūtai, mūsu skaistumam un mūsu dzīves priekam. Ko jūs darat savas veselības labā? Pastaigāju uz pāri, pastaigāju sunīt. Obligāti jāiet ārā. Ja negribas jāiet, neko nevar darīt. Jā. Ko jūs novēlētu vispār cilvēkiem viņu veselības labā? Es domāju, ka sportu un svaiga gaisa. Ezers ir vienīgais, kur nav nekāda dūma, kur viss svaigākais gaiss. Mežs, priedis. Kā jūs domājat, cik jūs daudz pārzināt savu ķermeni un savus ķermeņa orgānus? Samērā maz varētu. Saki, lūdzu, vai tu zini, kurš ir cilvēka lielākais orgāns? Vai dieni? Es nezinu. Kā varētu likties? Kāda? Vai tu zini, kāds ir cilvēka lielākais orgāns? Āda, jā. Un tu tik ātri to atbildēji. Varbūt tu zini arī, kādas funkcijas veic nieres? Nieres, attīra, visus tos netīrums, filtrēšana. Mēs visu kādas funkcijas neesam, uz ātro nepatieši. Tu nodarbojies ar sportiskām aktivitātēm? Jā, dažreiz, jā. Cik tu reizes vari piepumpēties? Bez apstājas, kāds 50 neesmu mēģinājis, 50. Un ko tu vēl dari, lai saglabātu savu veselību? Spēlēju tenisu, es trenažieru zāli dažreiz. Visādas sportiskas aktivitātes. Vai jūs zināt, kas ir hipertensija? Nezinu. Googlē jāizskatās. Jā. Un ko jūs darat savas veselības labā, lai uzlabotu savu veselību? Sportoju. Ko vēl? Pārsvarā nelietoju alkoholu. Nesmēķēju, nekad nesmēķējis, nesmēķēju. Ko vēl? Domāju labas domas. Vai tu zini, cik ir liela cilvēka sirds? Laikam nē, varbūt plaukstas lielumā, es nezinu. Un ko tu, piemēram, pati dari savas veselības labā? Es mēdzu iet uz jogu. Tas laikam būtu tāds, cenšos ievērot veselīgu uzturu, dzeru ūdeni. Mēģinu kādreiz pastaigāties un tā kaut ko iedara. Kā jūs domājat, kas ir veselība? Kas ir veselība? Kas ir veselība? Es domāju, harmonija pašam ar sevi kaut kādā ziņā. Un ko jūs darat savas veselības labā un esat gatava vēl darīt? Es, piemēram, strādāju pie veselīga sabalansēta uzturu jautājumu savā dzīvē. Es aicinu ikvienu, kurš ir gatavs pieņemt izaicinājumu un kļūt par veselīgu, par aktīvu un zinošu Rīgas iedzīvotāju, nāc un atbalsta projektu tapšanu, lai mēs visi kopā varam tikties augustā ģimenes veselības dienā Meža parkā. Un, Santa, varbūt, ka tieši mums ir jāņem sevi vecāki, sevi brāļi un māsas aiz rokas un jāved uz ģimenes veselības dienu un jārāda piemērs. Un jums savukārt, vecāki, es aicinu būt atbildīgiem ne tikai par savu veselību, bet arī par savu bērnu, par savu pašu vismazāko cilvēku veselību, lai mūsu bērni varētu augt laimīgās un veselīgās ģimenēs.